Par pavasaru tuvošanos liecina gan putnu trallināšana gaišāka rīta un vakari, tomēr ziema tā vienkārši vēl nevēlas atkāpties. Ja gaisa temperatūra dienās brīžiem sasniedz pat +8 grādus, tad naktīs bieži vien ir vēl zem nulles. Tieši tādēļ Komunālās pārvaldes ziemas dienestas darbu turpina, kaut gan jāsaka, ka ziema šogad ielu uzturētājs ir lutinājis ar mazu un retu sniega segu, vairāk gan ziemas dienests izjūt temperatūras svārstības, kas nes sev līdzi apledojumu, jeb tā saukto melno ledu. Laiks mūs varbūt sniega ziņā taupīja, bet tai pašā laikā kaisīšanas darbi notika itin bieži. Un ļoti interesanti, ja mums bija valstī gadu mijā, teiksim, šīs problēmas ar lielajām avārijām, ar problēmām ar autoceļu uzturēšanu, tad es gribētu teikt to, ka Liepājas pilsēta jau ļoti daudzus gadus kaisa ceļus priekšlaicīgi, vai kā mēs varētu teikt, preventīvi. Ja? Un tādēļ arī varbūt mūsu ielas brauktuvas ir labā stāvoklī. Un šoziem arī, varētu teikt, praktiski nebija šādas kritiskas situācijas, kaut gan bija arī vēl janvāra mēnesī un februāra mēnesī divas reizes, ja, kad diennakts laikā dežurants pat 4 reizes deva dažādas atšķirīgas komandas par to, kurās ielu klasēs ir jāveic kāda kaisīšana. Ja. Bet, protams, liepājnieki no rīta dodoties uz darbu ar sabiedrisko transportu vai savu transportu, to pat varbūt nepamanīja, jo darbs tika izdarīts saulaicīgi, un praktiski tas vienmēr tiek izdarīts naktas stundās, lai 6 jau atsākoties intensīvai satiksmes plūsmai, ielas būtu kārtībā. 2015. gadā ielu uzturēšanai ziemas apstākļos atvēlēts nepilns miljonus eiro, no kura aptuveni puse izlietoti. Vēl jāpataupa līdzekļi šā gada novembrim un decembrim, bet kā tad varētu tērēt atlikušos naudas līdzekļus? Gadu no gada mums ir ļoti garš vajadzības saraksts, ir pilsēta apsakot. Mēs tad arī skatāmies, izjūt no tām vajadzībām, tām prioritātēm, kāda ir šī iedzīvotāja lūguma, kāda arī mūsu speciālisti apsako ielas un kāds ir arī domas skatījums par attīstību pilsētā kopumā. No tā arī mums veidojas kopējs saraksts. Un, protams, katru gadu saraksts ir garāks nekā ir pilsētas iespējas, bet katru gadu mēs arī kādus ielu posmus konkrēti atrisinām un sakārtojam. Un vēl, ielu uzturēšanai nepieciešamais kaisāmais materiāls, kas izkaisīts ziemas periodā, tagad jāsavāc. Jo, kā var redzēt, brauktuvu malās pēc ziemas sakrājusies paprāva smilšu kārta, kas līdz ar sausāku laiku un vēju var pārvērsties, ja negluži smilšu vētrā, tad nepatīkams mirkļus var radīt gan. Tādēļ Komunālā pārvalde šogad agrāk kā citus gadus uzsākusi to savākšanu. Šo darbu veicam iespēju robežās pēc iespējas agrāk. Šobrīd jau februāra pēdējās dienās tika šie darbi uzsākti. Visā pilsētas teritorijā sākam ar pilsētas centra maģistrālajām ielām, pakāpeniski pārējot uz mazākas nozīmes, uz Šķērs ielām. Šobrīd Dzintara iela, perpendikulārās ielas un pāriesim tāpat uz Bruģa segumu un vēl mazākas nozīmes ielām. Mehanizētā tehnika, saucamie putekļu sūcēji, jau strādāja jau iepriekšējās nedēļas. Tagad lielāku apjomu, kā ir pieredze parādījusi, lai ātrāk varētu savākt, kā ir redzams, kā aiz muguras strādā, tiek vākt šādā veidā. Kur tad radušās tik daudz smiltis? Varbūt kāds jautās, ja reiz ziema bija tik maiga, bez sniega, un arī ziemas dienestam nebija tik daudz darba. Sniega šogad tiešām salīdzinoši, kā ir bijis vairākus gadus atpakaļ, nebija daudz, bet tas nenozīmē, ka ceļu uzturētājiem nav bijis darba, jo slīdamības apstākļi ir bijuši pietiekoši biežas reizes, ir bijis jākopa ceļš, slīdīgs ir bijis un ir izkaisīts pietiekoši daudz kaisāmais materiāls, kā arī atsevišķās pilsētas vietās un diezgan daudz no ietvēm nonāk tas pats kaisāmais materiāls uz braucamās daļas, kur, protams, nekādā veidā nešķirojot, tiek viss vākts kopā, un tas arī palielina šo apjomu, kas mums ir jāsavāc, lai pilsēta būtu tīra un neputēta. Komunālā pārvalde šogad plāno vairākus lielus projektus, kas paredz atsevišķu ielu posmu pilnīgu atjaunošanu, tā skaitā posms Peldu ielā, Krūmu ielā, Grīzupas ielā, kā arī tiek plānot ikgadējie uzturēšanas darbi. Komunālā pārvalde saņēma arī papildus finansējumu no pašvaldības 38,5 tūkstoši eiro. Kā tad tie tiks tērēti?
šis posms, mēs redzam, ir ļoti sliktā stāvoklī, un, ja apgaismojuma projekta ietvaros, mums praktiski pilsētā ļoti daudz ielas, kur viena trotuāra puse ir kārtībā, tad šī ir viena no tām ielām, kur tiešām ir ļoti bēdīgā stāvoklī segums. Mēs viņu atjaunosim. Un, protams, arī mēs gatavojamies un strādājam arī pie projektiem, kas ir saistīti ar nākušo Eiropas Savienības finansējumu. Un tie būs apjomīgāki, bet šobrīd ir uzsākt un notiek šo tehnisko projektu sagatavošanu. Kā vienas var nosaukt arī Krūmu ielu posmā no Ziemeļielas līdz Pulveru ielai, kur būs apjomīgs projekts. Un ceram arī, ka būs vēl šogad arī šie finansējuma avoti zināmi, un tad arī šos projektus varēs iesniegt uz šajos pieteikumos. Varam tikai atgādināt, ka 2014. gadā tika atjaunot 22 gājēju ietvi posmi. Galvenokārt tas tika darīts tajās vietās, kur ietves bija ļoti bēdīgā stāvoklī, un arī, lai izlīdzinātu kontrastus tajās ielās, kur vienā pusē gājēju celiņas atjaunoja apgaismojuma izbūves projekta ietvaros, bet otrā palika vecais segums.